Vēl pagājušajā mācību gadā Bērzes pamatskolā zinības apguva gandrīz 50 audzēkņi. Neskaidrība par skolas nākotni visas vasaras garumā daļa bērnu aizbaidījusi, un šajā mācību gadā viņi ir vairs tikai 29. Apvienotajā 1. un 2. klasē ir matemātikas stunda. Pie pašām durvīm sēž Evelīna un tāpat kā pirmklasnieka Zīme Eglītis. Viņa ir vienīgā otrklasniece. Apvienot arī 3. un 6. klase. Vienīgais trešklasnieks Mārtiņš stāsta, ka ar lielajiem bērniem neķīvējoties un dažreiz kaut ko varot pateikt arī priekšā. 4. klases skolā nav, visas pārējās ir apvienotās, tostarp arī 9. Jā, nemaz tik viegli nav. Un tā kā 9. ir jāgatavojas arī pārbaudas darbiem, eksāmenam, jā, tad es domāju, varbūt vairāk reizēm tiek pievērsta uzmanība tieši 9. Jā, varbūt kādreiz tie 8. vairāk pastrādā patstāvīgi. Tā ir arī šoreiz. Absolvējušā klase apgūst ģeogrāfiju, bet 3. 8. klases puišus blakus esošajā datorklasē gandrīz nepamanām. Viņi šeit strādā patstāvīgi. Pedagogi uztver, ka vienīgais attaisnojums šādai skolu apvienošanai ir tas, ka, lai bērni nokļūtu skolā, vecākiem nav nepieciešama nauda. Ja viņi dzīvo tepat līdzās un ir visus šos gadus skolā mācījušies, dot to iespēju vēl šo skolu pabeigt, arī finansiāli izbraukāt uz citu skolu, transportu, to visu, vai jebkuram tas ir iespējams. Tas būtu tas vienīgais attaisnojošais iemesls, kāpēc varētu vēl skola turpināt. Izlaiduma eksāmens gan 9. būs jākārto kopā ar kaimiņos esošo mežnieku skolu, kuras filiāli tagad ir Bērze. Būs grūti jau. Es gribētu savā skolā, lai mums būtu eksāmeni, bet būs jābrauc uz mežniekiem. Vai jūs tur vispār esiet bijuši kādreiz? Jā, es tur esmu bijusi. Tie ir normāli. Tā kā pagastā nav autobusu, mežnieku skolu redzējis ir tikai retais. Tāpat kā jauno skolas sporta gala, kas jau nākamgad vērs durvis. Skolotāji gan stāsta, ka Ziemassvētkus tomēr svinēšot kopā. Nelielajam skolēnu skaitam transporta esot izdevies sarunāt, bet par to, kas notiks turpmāk, skaidrības nav, jo arī pirmsskolas grupiņā ir tikai 10 bērnu. Es domāju, ka arī šogad tas jautājums aktualizēsies un ka noteikti arī tā būs, ka tikai līdz eksāmeniem pabeigs 9. klasi un ka tad būs nopietnas pārmaiņas, tad skola tiks slēgta.